Mūsu stratēģija galvenais ir airi labi, nevis plosts. Būs labi airi, plosts arī virzīsies uz priekšu. No pudelēm, pēc pāris kanalizācijas cauros un pārstāv Krišņa no meža, tepat tūmā. Tik vajag dabūt kādu meiteni pierunāt. Kāpēc? Nu, ko karogā parasti kar? Kādu krūšu tur vajadzētu pakārt. Plosnieki īsti brauc ar kārtīm, tad arī apmēram šādā veidā tas tiks darbināts. Otrs cilvēks stāvēs tur, un tad mēs arī atspērsimies. Nu, cerams labāku rezultātu, jo pagaidām vienīgajai mums šāda tehnoloģija pārējie ar airiem. Tiesa gan otrās dienas rīts atnesa pārsteigumu nevienam plosta taisītājiem, un tikai dažas minūtes pirms starta dažam labam tapa skaidrs, ies tā lieta vai neies. Jā, viņa iet, bez cilvēkiem iet, mums tā arī palaižam. Kaut kā mani nevieš pārliecība par to visu pasākumu. Lai tā lieta iet pavisam droši, netrūka arī vesela komanda beivaču. Skatīsimies, lai nenoslikst bērni. Kā jums šķiet, kurš šobrīd ir tāds, kurš visvairāk būtu jāpieskata? Tie paši arī tur jāpieskata. Ja tas tāds dikti šaubīgs izskatās, tas plosts. Tā nu dažādi izmēru un kalibra peldošie ūdensrīki devās 3 km garajā distancē pa Gaujas līkumiem. Trases garumā pozīcijas mainījās, līdzjutēji, kur vien ūdeņiem tika klāt, tur arī uzmundrināja plostotājus. Mēs esam ar jums! Jā, malači! A mēs ar bābu! Nepilnas stundas laikā krietni atrāvušies no pārējiem, pārliecinoši uzvarēja tie, kuru stratēģija bija kārtīgi airi. Mēs taisījām pēc iespējas mazāku ar sašaurinājumu priekšgalā, lai pēc iespējas būtu pretestība, mazāka ūdens un atbilstoši labi airi. Un putuplās tik daudz, cik vajadzīgs, lai izturētu 2 cilvēkus. Drīz vien uzvarētājiem pievienojās arī citi burātāji un airētāji. Problēmas ar buru, viņa mums nokrita, paši iegāzāmies ūdenī, bet, pielikām atpakaļ un tagad veiksmīgi esam finišē. Tā bura traucēja vai palīdzēja? Vairāk palīdzēja nekā traucēja. Mums pareģoja 2 metri no krasta, bet sanāca mazliet vairāk. Un vēl, otrā vieta pa īstam sanāca. 2 metru vieta. Davai, Daini, finiš! Davai uzspied uz airiem! Ruta Madrai, Iva Veiss, Bestabu.